Šis būs stāstīns par Otavas konvenciju un par skaidrā saprāta ieslēgšanu tiem, kas vēl nesaprot vai neapzinās esošo, kas notiek un kādas sekas tas var radīt ne tikai mums, bet arī mūsu nākamajām paudzēm. Tātad par Otavas konvenciju. Ir tāds, es esmu pats bijis tādā stāvoklī, un es novēroju arī vēl šobrīd, kad lielākā daļa latviešu tautas nelasa un neinteresējās un neiedziļinās tiesību aktos. Daudzas lietas tiek uztverts par pašas par sevi saprotams, un to veiksmīgi izmanto politiskās amatpersonas, kas ļoti veikli manipulē ar dažādu vārdu vai formulāru palīdzību, tātad sagrozot cilvēkiem prātu un panākot vajadzīgo rezultātu ar to pašu neirolingvistiku vai šo te fake formātu esošai situācijai. Tāpēc šis aicinājums ieslēgt skaidro saprātu un paņemt konkrētajā gadījumā, izlasīt pašiem šo te Otavas konvenciju un saprast, tad, par ko šeit ir runa, un pirms iet tur reģistrēties un balsot Mana balss LV, tad saprast, par ko vispār ir šeit runa. Lūk, un tad pati konvencija, tad viņa ir pieņemta Apvienoto Nāciju organizācijā, kas ir starptautisks dokuments. Pieņemt viņa ir 97. gadā, un Latvija viņai ir pievienojusies un ratificējusi 2006. gadā. Saimā. Tātad šī tiesību akta nosaukums ir Konvencija par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu. Un es tā iziešu cauri īsumā galveniem momentiem, ko es esmu piefiksējis, kas ir svarīgi saprast, vismaz tie, kur neizlasīs šo konvenciju, vismaz tie, kas noskatīsies šo video, viņiem būs iespēja dzirdēt viedokli no malas un pašiem izvērtēt, izsvērt un tātad nodefinēt savu nostāju šajā te situācijā, šajā te jautājumā. Tātad preambula. Dalību valstis apņēmušās pārtraukt ciešanas un zaudējumus, ko rada kājnieku mīnas, kuras ik nedēļu nogalina vai sakropļo simtiem cilvēku, galvenokārt nevainīgus un neaizsargātus civiliedzīvotājus, un it sevišķi bērnus rada šķēršļus ekonomikas attīstībai un reformām, traucē bēgļu repatriācijai, gan no ārvalstīm, gan valsts iekšienē, kā arī rada citas nopietnas sekas vēl daudzus gadus pēc to uzstādīšanas. Tā ir preambula. Tālāk, tad ir svarīgi saprast šo te formulāru, kas ir šīs kājnieku mīnas.
Un šajā tiesību aktā tad ir 2. pants, kur ir definīcijas. Tātad, kas ir kājnieku mīna? Kājnieku mīna nozīmē mīnu, kas konstruēta tā, lai eksplodētu brīdī, kad tai tuvojas vai ar to saskaras kāds cilvēks un tādējādi padarītu rīcību nespējīgu, ievainotu vai nogalinātu vienu vai vairākus cilvēkus. Mīnas, kas konstruētas tā, lai eksplodētu brīdī, kad tām tuvojas vai ar tām saskaras transporta līdzeklis un ir aprīkots ar pretnoņemšanas ierīcēm. Šāda aprīkojuma dēļ netiek uzskatīts par kājnieku mīnām. Tālūk, tad tas ir definējums par kājnieku mīnu. Nu, un es domāju, pārējais tur ir daži interesanti momenti, lai saprastu šī te tiesību aktā formulējumu un būtību un iedzinātos vai pieslēgtos šai te tēmai un parādītu savu skaidro saprātu un savu apzināto nostāju par to, vai mīnēt šīs te Latvijas robežu, vai tas nav nepieciešams. Tātad, masu naida kurināšanā tiek jau no pašas tautas frontes laika jau tiek izmantots daudz dažādi mehānismi, lai eskalētu šo situāciju un turētu tādā konfliktā stāvoklī tad šeit dzīvojošos cilvēkus. Ja? Jo, ko nozīmē krievi un latvieši? Tur baltie, sarkanie, ja? Tur labie, sliktie. Atjēdzieties, mēs dzīvojam uz vienas zemes, mēs elpojam vienu gaisu, un mēs dzeram vienu un to pašu ūdeni. Mēs šeit esam atnākuši dzīvot, izdzīvot savu izvēlēto pieredzi šajā dzīvē un doties uz nākošo. Un mēs noteikti neesam šeit atnākuši iesprūst karmiskajā ciklā, riņķa dancī, kur, ja mēs kādu nošausim šajā dzīvē, tad mūsu šaus nākošajā. Tā strādā karma. Tas ir jāsaprot. Tas ir jāapzinās. Un kas tad stāv aiz šī te visa kopējā scenārija? Kurš ir iniciators kaut vai šai pašai situācijai par izstāšanos no Otavas konvencijas? Labi, vispār jautājums ir retorisks, priekš kam vispār karot? Priekš kam vispār mīnas likt? Priekš kam? Tātad cilvēki savā starpā sadzīvo ļoti draudzīgi, mierīgi, un visa vēsture ir pilna ar šādām liecībām. Kāri parasti notiek. Tātad aizkulisēs pieņemtu īpašu individu dēļ vai kaut kādu, es nezinu, tur slēpto vai slepeno kaut kādu klubu vai organizāciju ietvaros. Mums ir šobrīd lieliski iespēja vienkārši parādīt savu skaidro saprātu un paust savu nostāju ne tikai militārā jautājumā, bet visos esošos jautājumos, jo tās mēslu čupas ir palikušas tik lielas, ja, kad vienkārši, ja mēs paši to nedaram, tad mūsu vietā neviens to nedarīs. Un mēs ar savu skaidro saprātu šobrīd parādam, vai mums ir vienalga, kas notiek ar tautu, ar zemi, vai mums tomēr nav vienalga. Un ja mums nav vienalga, ticiet man, kara nebūs.
Un šīs te manipulācijas, ja, tad kontekstā ar mana balss, jau līdz šim esošo pieredzi, kur cilvēks stāsta, kad sākumā viņi iet novēlēt, nobalsot par kaut kādu konkrētu tēmu, un pēc tam atgriežoties, paskatoties statistiku, viņi paskatās, ka tur vairs nav 53,000, bet tur ir 48,000, ja? Tad kur tie 5 palikuši ir? Un šajā konkrētajā situācijā, un tas nav vienīgais piemērs, tādus piemērus esmu neskaitāms dzirdējis par šīm te manipulācijām, kas notiek šajā te balsu savākšanas procesā, kurš vispār viņam tic un kurš vispār viņam uzticās. Un tad, kad šie balsojumi tiek aiznest līdz Saeimai, tad parasti attieksme ir paldies, mūs tas neinteresē. Ja? Tad priekš kam vispār iet balsot, par ko, priekš kam tērēt uz to savu enerģiju. Tāpēc šī arī konkrētajā gadījumā tātad Latvijai izstāties no Otavas konvencijas, ja? Tad jau tādā, kā lai saka, tādā manipulatīvā pavēles veidā virsraksts formulēts jau ar konkrētu zemtekstu, ja? Tad balsot par, neiedzinoties vispār, neizlasot to tiesību aktu, neiedzinoties situācijas būtībā un sekās, kādas viņš var radīt, šis te lēmums par. Ja? Un tad mums tādu par jau ir tik daudz bijis, ja? Kad cilvēki jau vienkārši neusticās, viņi netic. Ja? Nevienam politiskam spēkam, nevienam solījumam, tāpēc, ka vienkārši ir solījumi, bet nav rezultātu, tāpēc, kad solījumi tiek izmantoti tikai pirmsvēlēšu kampaņā, un pēc tam par tiem visi aizmirst, jo katrs iet savā ikdienā. Un kādam naudas paliek vairāk, un kādam nodoklis ir jāmaksā arī vairāk. Tā kā es iesaku iedzināties šajā te situācijā katram, kurš skatās šo video, nepaslinkot izlasīt šo te starptautisko tiesību aktu par izstāšanos no šīs konvencijas, saprast savu nostāju un paust publiskā telpā.